Līdz ar jauno gadu darbu uzsācis Sijā ZAO ekolaukums Balvos. Šis ir viens no lielākajiem ekolaukumiem uzņēmuma darbības teritorijā. Mēs strādāsim ikdienā, mums laukums nebūs atvērts šad vai tad, viņam ir savs darba laiks un darba laikā laukums būs pieejams ikvienam iedzīvotājiem. Vēlreiz gribu teikt lielu paldies Balvu novada pašvaldībai, un es ļoti ceru, ka iedzīvotāji būs aktīvi un šo laukumu apmeklēs. Ekolaukuma teritorija sasniedz ap 1500 kvadrātmetru. Šāda ekolaukuma izveidē nepieciešamību izteica Balvu novada pašvaldība. Balvu novada pašvaldība mums faktiski aicināja izveidot šādu te. Tās bija prasības no Balvu novada pašvaldības, kuras tad arī mēs izpildījām, lai būtu arī vienlīdzīgi tāpat kā visā mūsu darbības teritorijā. Ekolaukumu, kur ir iespējams cilvēkiem šķirot atkritumus un tādā veidā arī samazināt savu rēķinu, kas mēnesī ir jāmaksā. Mēs ceram, ka būs tāda ļoti laba iedzīvotāja aktivitāte. Mums ļoti svarīgi, lai patiešām šis pakalpojums, kas ir atkritumu šķirošana, ļoti kvalitīvs un tās lielās iespējas redzam, cik daudz šeit ir dažādu kontentu, dažādu veidu. Atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums centīsies teritoriju pielāgot maksimāli lielākiem konteineriem, lai arī iedzīvotāji aktīvāk šķirot atkritumus un tos nodot ekolaukumā. Mēs ļoti ceram, ka aktivitāte būs augsta un kad uz šo laukumu nāk. Šis laukums atrodas ļoti izdevīgā ģeogrāfiskā vietā. Cilvēkiem viņi ir jau pazīstami, jo iepriekš jau šeit ir bijis ekolaukums, un mums ir izdevies arī vienoties ar ļoti jauku ekolaukumu vadītāju, kas šeit būs uz vietas ikdienā. Tā kā es ļoti ceru, ka Balvu novada iedzīvotājiem patiks šis laukums. Ja iedzīvotājiem šeit ir ērti atnākt vai atbraukt un atrast šos šķirtos atkritumus, tad viņi brauks. Ja mēs kaut kur izveidotu kaut ko ļoti tālu un citur, tad tas būtu pilnīgi pretējs efekts, un tas vienkārši nedarbotos. Ja mēs šķirosim, un jo mums būs plašāks piedāvājums arī no firmas, kas ar mums tagad sadarbojas, tā ir firma ZAO, jo mēs veidosim mazāku cenu. Iedzīvotāji ļoti jautā gan par tekstilu, gan par riepām, gan par elektroprecēm. Un beidzot laukums ir Balvos vaļā. Un es domāju, ka šī būs laba kustība. Un cilvēki to izmantos, un jo dienas jau vairāk un vairāk. Lielākos izaicinājumus jaunu objektu izveidē vienmēr rada gan dokumentu sakārtošana, gan nepieciešamība atrast piemērotu vietu laukumam. Mēs bijām plānojuši uz svētkiem atklāt šo laukumu, bet dažādu dokumentu dēļ mazliet dabūjām nogaidīt un sagaidīt jauno gadu. Nekas būs lieliski dāvana Balvu novada iedzīvotājiem ar iespēju izmantot vairāk šķirošanas iespējas atkritumos un aicinām ikvienu šo laukumu apmeklēt. Vēl es teiktu paldies iedzīvotājiem par sapratni. Patiešām cilvēki iespēju robežas cenšas to darīt, un tādā veidā mēs padarīsim Latviju un arī Latgali Balvu novadu tīrāku un ekoloģiskāku. Līdz šim Sijā ZAO ir izveidojuši kopumā 23 ekolaukums, no kuriem 20 ir aktīvā darbībā, bet dažos notiek pārbūves un pārveides procesi. Balvu novadā nākamais laukums gaidāms Viļakas pilsētā. Elisa Ragauša, Gunta Matisona, Indra Skrieviņš, Vidzemes televīzija.